Jūs tikai mierīgāk. Atcerieties par kārtību Ozolainas mežā. Es mīļo saskinžēlo mūs. Nu, jūs jau redzat fonā, ka tur ir gan zaķi, gan sasks, gan pīlīte, Paula. Tie visi ir Ozolainas meža iemītnieki, kurus jūs redzēsiet kustībā un darbībā. Redz, palaidņi. Viņus taču nevar noturēt uz vietas. Viņus visus jūs redzēsiet operetes festivālā, kas notiks Ikšķilē 18. jūlijā. Tā būs viena burvīga sestdiena, visu dienu Ikšķilē skanēs operete. Palkojam un šmalkojam. Tās būs visiem labi zināmās, pazīstamās, populārās Žilinska bērnu dziesmiņas. Žilinskim šogad ir 110 gadu jubileja. Un šie jaunieši, Mūzikas akadēmijas studenti un visu cienījamais Artūrs Mangulis, visi šīs dziesmiņas ir apguvuši un dejo un dzied, un tā būs ritīga Broadway tipa izrāde ar džezisku pavadījumu. Redziet, nu, enerģijas pārpilnība, tāda arī tā izrāde būs, jā. Mēs divi zaķi esam, mums abiem priecīgs prāts. Mēs divi zaķi esam, mums abiem priecīgs prāts. Nu, Pauks ir jaunākais brālis. Viņš kacina vecāko brāli, viņš dara visu, ko grib, viņš lec, viņš lien augšā, Taisa nedarbus. krīt zemē, viņam visu laiku prātā ienāk kāda ideja. Viņa mīļākā grāmata ir Emīļa nedarbi. Un es atkal savukārt esmu vecākais brālis Paukam, es viņu visu laiku mēģinu savaldīt un turēt kaut kādos grožos un aizstāvēt arī, ja citi par viņu smējās vai dusmojās. Nu, tā mēs kaut kā kopīgi draudzīgi un aktīvi dzīvojam. Nu jā, un tad arī Pauks un visu laiku pavedina šmalku uz nedarbiem, un līdz ar to viņi ir Abi vienmēr vainīgi. Abi vienmēr dabūja. Neko darīt. Bet nu tāpat jau mīl. Jā. Nu, man liekas, ka man šī loma ir ļoti atbilstoša, un es ļoti kaut kā jau ar pirmo dienu, kad es uzzināju, kad man būs šī loma, es uzreiz viņu sajūtu, jo mana būtība un varbūt daļai arī izskats kaut kā sasaucās ar to kurmja būtību un kurmja esamību, bet arī ir stāsts par to, ka bērnībā, tad, kad es piedzimu, man 2 nedēļas nebija vārds un neiedeva vecāki vārdu, un es biju tik tumša un ar tumšiem matiem un tumšām acīm, viņi mani sauca pa kurmīti. Un tad šeit kaut kādā ziņā tas viss sasaucas. Tā kā man tiešām ir ļoti interesanti izpētīt, kā kurmji kustās, kā viņi skatās, cik viņi ir aktīvi, kādas ir viņu tās formas un viss, un tā tiešām loma ir manējā. Tā būs muzikāla, dzīvespriecīga, jautra jauniešu izrāde ar brīnišķīgām Alberta Kilunieku horeogrāfijām, ar visiem iemīļoto un labi zināmo, pazīstamo Arvīda Žilinska mūziku, modernā, džeziskā stilā. Nāciet, skatieties, būs jautri un forši. Nāciet uz muzikālo izrādi bērniem, palkojam un šmalkojam. 18. jūlijā Tīnūžos. Tikai 35 km no Rīgas. Mēs divi zaķi esam, mums abiem priecīgs prāts. Mēs divi zaķi esam, mums abiem priecīgs prāts.